Čau! Šodien šajā video es tev nodemonstrēšu vismaz 10 dažādus piemērus, kā tu vari sākt izmantot Copilot Cowork ikdienā, tā lai tu spēj uzlabot savu darbu. Kopā ar tevi mēs noskaidrosim, kā tu vari uzbūvēt pats savu skilu, jeb prasmi, kas tev ļaus attiecīgi uzticēt jau tādus uzdevumus, ko attiecīgi tavs Copilots varētu paveikt no A līdz Z. Ja gadījumā tu dzirdi vārdu cowork un tev ir kaut kādā mērā asociācijas ar Claude, jo ir dzirdēts Claude cowork, tev ir pilnīgi taisnība. Šis Copilot Cowork patiesībā ir sadarbības starp Microsoft un attiecīgi Anthropic uzņēmumu rezultāts. Pirms tu patiesībā vari sākt darboties un lietot šo te Copilot vienu no iebūvētajiem aģentiem, tev nāksies paveikt divas tādas svarīgas lietas. Viena no tām ir tāda, ka tev ir obligāti organizācijas līmenī jāiespējo šī te dalība Frontier programmā. Un ko tad nozīmē šī te dalība Frontier programmā? Tas ir, jeb tā ir iespēja attiecīgi uzņēmumiem ātrāk tikt pie šiem te aģentiem, sākt mēģināt, patiesībā ne tikai aģentiem, bet pie daudzajiem šiem te risinājumiem, kur attiecīgi organizācija var sākt uz veselību, man uz veselību jums, un attiecīgi organizācija var sākt ātrāk testēt šos te risinājumus, pirms viņi ir kļuvuši pieejami attiecīgi plašākai lietošanai. Kā te var redzēt, tad ir nepieciešams doties uz šo te administrēšanas centru, un Copilot iestatījumos ir jādefinē, kurš no jūsu attiecīgi organizācijas lietotājiem ir tiesīgs piekļūt šiem te Frontier tipa aģentiem. Bet ar to šis stāsts vēl nav galā. Jo viena lieta ir, ka tu esi iespējojis saviem organizācijas darbiniekiem lietot šos te Frontier programmas risinājumus. Cita lieta, ka organizācijai arī ir nepieciešams iespējot to, ka Anthropic kļūs par datu subprocesoru, jeb attiecīgi arī viena no tām organizācijām, kura ir tiesīga piekļūt tavas organizācijas datiem. Un te arī šajā te saitē ir parādīts, kā to paveikt. Abas divas saites, kā arī visas uzvednes, ko es izmantošu šī video tapšanas laikā, es pievienošu apakšā pie pirmā video komentāra, kā es lielākoties vienmēr pie saviem video to arī daru. Un tad, kad šie te divi pamata uzdevumi ir paveikti, attiecīgi tev būs iespēja tikt pie šī te Copilot Cowork aģenta. Un līdzīgi kā tas ir visos citos gadījumos, kad mēs runājam par kaut kādiem iebūvētajiem aģentiem, tie atradīsies aģentu veikalā. Attiecīgi, attiecīgi pāris dienas atpakaļ ir nomainījusies atkal šī te grafiskā user interface, jeb lietotāja interface, kā mēs redzam šo te savu Copilot, un šobrīd tas viss ir redzams zem aģentiem. Attiecīgi, klikšķinot uz agents, tev atverās šis te aģentu veikals. Ja tu pirmo reizi kaut ko tādu redzi, tad visdrīzākais tev nebūs pašam savu iebūvēto aģentu vēl, jeb tos, ko tu esi veidojis, bet tu noteikti redzēsi tos, ko ir radījis Microsoft attiecīgi plašākai lietošanai. Visur, kur tu redzi šo te jēdzienu Frontier, tas ir par ko es arī attiecīgi minēju. Ja tu pat esi darbojies ar šo te aģentu veikalu, bet tava organizācija, jeb tavas organizācijas IT cilvēki tev nav bijuši iespējojuši šo te piekļuvu Frontier aģentiem, tos tu varētu arī neredzēt vēl šobrīd. Tad, kad tu esi paskatījies, kas te atrodas, ja gadījumā tu jau to biji iepriekš pievienojis pie saviem aģentiem, tu redzētu kaut ko tādu, kas ir attiecīgi Cowork Frontier aģents. Līdzīgi kā visos citos gadījumos mēs klikšķinām Cowork, un tas ir apmēram tas, kā mēs to visu redzam. Un uz ko tad īsti ir spējīgs šis te Coworks? Pavisam dažos, attiecīgi teikumos. Te ir redzamas šīs te pamata uzvednes,
nu, tā kā, nu, tie testa scenāriji, jeb tie use case, ko attiecīgi Microsoft jau ir testējis, kas darbojas labi, un es varu apliecināt, tā ir taisnība. Kā var redzēt, tad ir šī te opcija organizēt savu e-pasta kasti. Šajā gadījumā šeit uzvednē ir redzams, ka tu vari nodrošināt to, ka Copilots, pateicoties tam, ka fonā darbojās šī te savietojamība, jeb attiecīgi tavs Copilots piekļūst visiem taviem organizācijas datiem, un jo īpaši taviem individuāliem datiem, kā e-pasts, kā kalendārs, kā Teams, tas ir spējīgs beidzot kļūt, beidzot tas ir kļuvis no tāda tā kā asistenta par proaktīvu darbinieku, proaktīvu digitālo darbinieku, kurš ir spējīgs paveikt uzdevumus no A līdz Z, balstoties uz tevis definētajām šīm te instrukcijām, individuāli, bez tavas iesaistes. Par to tavu iesaisti vai nē, tas ir mazliet plašāks stāsts, jo tad, kad tu sāksi lietot, tev nāksies reiz pa reizei attiecīgi dot šīs te piekrišanas, piemēram, e-pasta izsūtīšanai, vai tu dot piekrišanu tam, ka aģents izsūta e-pastus, piemēram, ne tikai tavas organizācijas iekšienē, bet sūta, piemēram, uz ārpu. Bet mēs iziesim cauri šiem te visiem piemēriem. Un tas ir, piemēram, viens no tiem use case'iem, kā attiecīgi šis te cowork aģents var realizēt šīs te tavas darbības. Aģents ir fantastisks arī, tā kā fantastiski labi tiek galā ar tavas nedēļas plānošanu. Un tas arī tipiskais piemērs ir, ka, ja tu vēlies definēt kaut kādus konkrētus nosacījumus, ka tu negribi plānot tikšanās, piemēram, ātrāk par 10, 11, paredzot, ka rīta stundas tev ir paredzēts kā šis te radošais, attiecīgi dziļā darba periods, tu vari to attiecīgi definēt arī caur šo te visu. Tas nozīmē, ka tu vari arī pateikt savam Copilot coworkam, klausies, ja es saņemu ielūgumus uz šīm te tikšanām, neakceptēt tos, piedāvāt citus attiecīgi tikšanās laikus, un to visu Copilot cowork var paveikt fonā bez tavas iesaistes. Tāpatās ar šo te Arrange My Week tev ir iespēja pārplānot visu savu nedēļu. Pieņemsim, ja tev mainās attiecīgi kaut kādi plāni, vai tu neplānoti dodies komandējumā, vai ir kāda saslimšana, tu vari uzticēt Copilot cowork, attiecīgi informēt šos te visus tavu aktivitāšu iesaistītos cilvēkus, ka, diemžēl, tu nevarēsi, un attiecīgi piedāvāt uzreiz citus laikus, kuros var pārplānot šīs visas tikšanās. Superīgs piemērs ir arī šī te palīdzēšana sagatavoties tikšanās ar klientiem vai otrādi. Piemēram, ja tu esi organizējis šo te Teams tikšanos, tev ir fonā bijis iespējots attiecīgi šis te transkripts, tu vari ļaut vai definēt savam cowork, lai tas attiecīgi paskatās, kas tika izrunāts, kas vienojās pieņemt šos te konkrētos pienākumus un nosūtīt visiem iesaistītiem dalībniekiem šos te kopsavilkumus. Un vēl viens no piemēriem, kas ir šeit definēts, ir šis te Research a Company, un es varētu arī parādīt uzreiz šo te konkrēto piemēru. Es biju palūdzis attiecīgi veikt vairāku Latvijas lielāko uzņēmumu analīzi, un te var redzēt šo te gala rezultātu. Tas, ko es palūdzu, ir uztaisīt analīzi Latvenergo, Latvijas valsts mežiem, Maksimai, Rimi un attiecīgi mikrotīklam. Un tā viena lieta, ko noteikti būtu vērts atcerēties, ir tajā brīdī, kad tu palaistu šo te uzvedni. Viens ir, ja tu attiecīgi dotu šos te failus, apstrādē vai tam līdzīgi, tev veidotos divas dažādas mapes. Šeit būtu redzama input mapīte un būtu redzams arī šis te outputs. Un output mapītē attiecīgi tev glabājās viss tas attiecīgais rezultāts. Es atvēršu tīri, piemēram, parādīšu šo te mikrotīklu, kā tas izpaužās, kāds ir attiecīgi šis te rezultāts. Un te var redzēt, viens ir tā kā izveidotais Word files ar šo te pārskatu, un otrs ir attiecīgi mikrotīklu finanšu rādītāji.
Es biju pārbaudījis arī, vai šie te cipari sakrīt, un tie tiešām sakrīt, un var redzēt, ka tika izveidoti 5 atsevišķie šie te tabi ar dažādiem, nu, tā kā informācijas elementiem, kurus, protams, tu varētu arī savam Copilot coworkam likt vizualizēt, bet es parādīšu vienu, nu, tādu superīgu piemēru, kur tu vari redzēt, cik kvalitatīvi cowork ir spējīgs, nu, veidot šos te dashboardus. Tā kā tas ir tāds, nu, pavisam mikro ieskats, uz ko ir spējīgs cowork, bet pirms mēs skatāmies vairāk šos te piemērus, ir būtiski saprast, kā tad attiecīgi veidot šīs te savas prasmes, kā saprast, cik daudz prasmju vispār var izveidot coworkā un, nu, attiecīgi saprast, kas ir attiecīgi cowork plugini. Un tas, ko tev noteikti ir, nu, vērts zināt, tu izmanto slash un tad izvēlies skills. Zem skills tu attiecīgi vari atrast šīs te iebūvētās prasmes, jeb tās prasmes, kuras nodrošina, nu, cowork darbību, un kā piemērs tās ir attiecīgi kalendāra vadība. Tu vari attiecīgi izmantot prasmi daily briefing, tu vari izmantot Excel, tikšanos PDF, kas atkal ļauj veidot šos te PDF dokumentus, Word un vēl veselu čupu. Bet viena prasme, kas noteikti ir, nu, tā kā ļoti svarīga, ir prasme, kas spēj veidot šīs te prasmes. Un, lai tu to izsauktu, tev jāraksta slash skills, attiecīgi tu palaidi to darbībā, un tajā brīdī cowork viens ir attiecīgi izsaukt šo te prasmi, otrs viņš tev izveidos kopsavilkumu ar tavām jau izveidotajām personīgajām prasmēm, jeb skilliem. Kopumā tu vari izveidot līdz 50 personīgajiem skilliem. Un kā tev vajadzētu uztvert skillu? Skills savā būtībā ir, nu, tā kā pats Microsoft par to runā, tas ir sava veida aģents, jeb nu, tāda instrukcija, kas ļauj veikt darbības, nu, atbilstoši tam, kā tu to esi definējis. Un šeit, kā jau es minēju, var izveidot līdz 50 dažādām prasmēm. Man šeit ir izveidotas attiecīgi 4 šobrīd, un es varētu, nu, attiecīgi papildināt to ar jaunām. Un te mans cowork jau uzreiz saka, nu, klausies, ko tu vēlies darīt, nu, vai tu vēlies veidot šo te jauno prasmi, vēlies pieslīpēt šīs te prasmes, nu, vai vēl kādas citas darbības. Un viena no uzvedēm, kas tev varētu likties interesanta, bet tu, protams, arī vari vienkārši rakstīt saviem vārdiem, ir izmantojot manu šo te, nu, darba fonu, jeb to, ko tu zini par mani, iesaki man, kāda veida prasmes es vēl varētu izveidot. Un arī šī te uzvedne tiks iekopēta zem video pirmā komentāra. Tas ir veids, kā tu varētu, nu, mēģināt, nu, izmantot pašu cowork, lai definētu savas šīs te prasmes. Un tajā brīdī, attiecīgi, tavs cowork sāk darboties, viņš sāk domāt, ko tad attiecīgi varētu tev piedāvāt. Un iemesls, kāpēc mēs neiesim katram no vairāk kā 10 use case'iem pēc kārtas, kā tas viss izpildās un tam līdzīgi, jo cowork darbojās pēc līdzīga principa kā aģenti analyst, jeb analītiķis, un attiecīgi līdzīgi kā šis te cits aģents researchers. Tu tam uztici uzdevumu un ļauj tam fonā darboties. Un tajā brīdī, kad tam vajadzēs tavējo inputu, jeb, nu, tev vajadzēs attiecīgi vai nu piekrist, vai izvēlēties kādas no alternatīvām vai tiem iespējamiem virzieniem, kuros tu vēlies skatīties, nu, tu atgriezīsies pie šī te uzdevuma un tu varēsi attiecīgi, nu, veikt šīs te darbības. Kā var redzēt, te ir, nu, piedāvāts vairākas, nu, lietas attiecīgi balstoties uz manu kontekstu. Man gan šeit ir jāsaprot, ka visa šī te ir smilšu kaste, un es, protams, mēģinu veidot šos te skillus, kas ir man pašam personīgi noderīgi, bet
galvenā būtība ir tiešām skatīties, kas varētu būt noderīgi ne tikai man, bet attiecīgi tev, kā manam klausītājiem. Un tad, ja tev kādu no šīm te prasmēm, tas, ko tev attiecīgi Coworks piedāvā, liekas interesanta, tu noteikti vari sākt to veidot. Un tā veidošana atkal izpaužās, ka tu mēģini aprakstīt, ko tu vēlēsies ar to panākt, jo vairāk tu iedosi šo te kontekstu, kāda veida šai darbība instrukcijai jāizpildās, jo precīzāk šī te instrukcija tiks izveidota. Un kā tad šī te Copilot Cowork instrukcija izpildās? Vai tiek izveidota? Tajā brīdī, kad tu attiecīgi būvē šo te savējo aģenta instrukciju, viņa tiek izveidota specifiskā faila formātā, un es atvēršu vaļā, parādīšu tev, kāds izskatās. Šeit attiecīgi viņa tiek automātiski izveidota uz tava OneDrive, attiecīgi tavā OneDrive'ā, un te var redzēt attiecīgi šo te manu konkrēto skillu, un es izvēlēšos, pieņemsim, šo te YouTube Content Kit, kas man palīdz veidot pie video aprakstus, piemēram, tos tagus vai attiecīgi šo te aprakstu balstoties uz ideju, par ko es vēlos attiecīgi šajā te video runāt. Un tad, kad mēs uzklišinām uz šo te MD tipa failu, mēs redzam, ka šeit ir izveidota tāda diezgan detalizēta instrukcija. Tu, protams, vari veidot instrukcijas arī latviešu valodā. Es vienkārši pamatā mēģinu darboties angļu valodā, un te ir šis te, attiecīgi detalizētais apraksts, ko šāda tipa instrukcija ir spējīga paveikt. Un, ja tev atkal, pieņemsim, ir nācies testēt Claude, Cowork šo te risinājumu, tev var likties, tas tiešām izskatās ļoti līdzīgi. Atkal, tas ir principā balstīts uz šo te Anthropic risinājumu. Un, ja tu zini, ka, pieņemsim, šis te Claude Cowork tev tika testēts tikai kaut kādiem eksperimentiem, bet ikdienā tev nākas darboties Microsoft ekosistēmā, tad principā ir vērts padomāt, vai nav labāk darboties tiešām vienā ekosistēmā, kur attiecīgi tavam attiecīgi Coworkam ir pilns tavu darbu konteksts, tam ir piekļuve attiecīgi taviem organizācijas datiem, balstoties uz to, kāda veida piekļuves tiesības tev organizācijai ir definēts, lai nav šī te darbošanās izmētāta pa vairākām dažādām ekosistēmām. Un atšķirības starp Claude Cowork un, pieņemsim, Copilot Cowork ir arī būtiska tajā aspektā, ka tu vari pēc būtības vienkārši likt pildīt konkrētu uzdevumu un slēgt kaut vai ārā savu datoru. Copilotam ir arī attiecīgi pieejama šī te darba aplikācija, no kuras tu vari uzticēt, vai tā kā pateikt, lai kaut kādi uzdevumi tiek realizēti, un pēc tam vienkārši ļaut, lai tas viss fonā kaut kur izpildās. Savukārt Claude Cowork, tas ir desktop tipa risinājums. Tas nozīmē, ka kaut kur fonā vienmēr ir jādarbojas tavam šim te datoram, lai šīs te visas darbības varētu tikt realizētas. Tā kā īsumā tas ir par šo te ieskatu, lai tu saprastu, kāds ir šis te Cowork darbība princips, kā tu vari veidot šīs te savas prasmes, un attiecīgi pēc tam sākt izmantot Cowork ikdienā. Un es ticu, ja tu darbojies Microsoft ekosistēmā, tev varētu likties interesants šis te viens no pirmajiem use case'iem, ko es vēlos tev parādīt. Un tas ir attiecīgi dashboards, jeb iespēja katru dienu saņemt atbilstoši paša vēlmēm. Tu vari likt, lai šāds te dashboards tev atjaunojās reizi stundā. Tu vari tā kā attiecīgi palūgt, lai tas tev izveidojās reizi dienā, un tu vari visu tā kā tavu svarīgāko dienas plānu redzēt šādā te skaistā vizualizācijā. Šī te dashboarda tapšanā es esmu iedvesmojies no Microsoft inženieriem, un es pievienošu arī šo te
instrukciju zem video komentāru kopā ar atsaucu uz šo te autoru. Kā var redzēt, tu vari pārveidot to gan light, gan dark režīmā. Ja tu vēlies, tu vari attiecīgi pilnībā visu latviskot, un atkal tu to vari paveikt caur Claude Copilot Cowork režīmu. Un kas ir vēl interesanti, ka pēc būtības tajā brīdī, kad tu klikšķinātu uz kādu no elementiem, tad tev atvērtos attiecīgi, nu, vai nu šajā gadījumā te var redzēt kalendāra ieraksts, kur attiecīgi tas ir definēts, vai pieņemsim, ja tas būtu arī kāds e-pasts vai cita lieta, tas ir tā kā klikšķināms, un tas ļauj tev nu, automātiski piekļūt pie šī te paša rezultāta. Un ieskatīsimies mazliet, kas tad tam lācītim ir vēderā. Es uzklikšķināšu šo te dashboard. Te var redzēt, ka šajā konkrētajā gadījumā te ir nu, kā definēts, ka šis task, jeb uzdevums ir nu, neizpildījies, un ik pa laikam var būt situācija, ka tu redzi failed, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tas nu, uzdevums nav patiesībā izpildījies. Šeit darbojās divas lietas. Tad, kad es veidoju dashboardu, šī instrukcija sastāvēja no divām daļām. Ir šī pirmā instrukcija, kas ļauj ieskatīties kalendārā, kas ļauj ieskatīties tavā e-pastā, Teams un arī attiecīgi OneDrive un visos citos elementos. Un attiecīgi veido nu, šo te vizualizāciju tavai dienai, tavai nedēļai, atkarībā no tā, kā tu to nu, pats vari definēt. Un te ir vesela čupa ar šiem elementiem, kas tad attiecīgi ir jādara. Un tā ir tā instrukcijas pirmā daļa, un tad, kad tas bija izpildījies, tika iedota vēl viena instrukcija, un tās instrukcija bija patiesībā likt šim te kalendāram, jeb šim te dashboardam atjaunoties reizi stundā. Un tad, kad mēs liekam atjaunoties tam reizi stundā, tas darbojās, nu, izmantojot šos te schedule prompts, jeb ieplānotās uzvednes. Te var redzēt, ka es pēc būtības šo te nu, konkrēto dashboardu esmu jau atslēdzis, bet testa nolūkos viņš ir attiecīgi realizējies šīs te gana daudzās reizes. Un fonā attiecīgi darbojās pati šī te instrukcija. Mēs varam pavilkt uz leju. Kā var redzēt, nu, tas ir tas, kā šis te schedule, jeb ieplānotā uzvedne, nu, darbojās, lai izpildītu šo te konkrēto uzdevumu. Un, kā jau teicu, tu vari to ieplānot reizi dienā, tu vari ieplānot biežāk, atkarībā no tā, cik tev tas ir pēc būtības aktuāli. Un arī šeit ir šīs te output files, te var redzēt arī attiecīgi fonā, kā notiek šīs te darbības. Tā kā uzvedni atradīsi tur zemāk, un ja man saka, vai tas ir noderīgi vai nē, ja es darbotos korporatīvā vidē, kur man ir Microsoft šī te ekosistēma, es noteikti priecātos, ka nu, viss, kas ir uz mana šī te šķīvja, būtu tiešām pieejams uzreiz, nu, kā minimums reizi dienā no rīta, kur es varu redzēt nu, visas šīs te galvenās nu, darbības, kam man jāpievērš uzmanība. Te es aizmirsu pieminēt vienu tādu foršu elementu. Pieņemsim, iedomājies, ka tu darbojies arī komandā, un tu vari arī šajā te dashboardā uzreiz redzēt, kurš ir atvaļinājumā, kurš nav atvaļinājumā, un tev pat tiek piedāvāti šie te nu, cilvēki, ar kuriem tev vajadzētu, ar kuriem tev vajadzētu atgriezties pie kaut kādas konkrētas sarunas. Tā kā tas būtu balstīts patiesībā uz visiem taviem darba datiem, kā jau es teicu, šeit es mēģinu samest visādas idejas, nu, tīri, lai parādītu, kā tas viss darbojās šajā smilškastes režīmā. Tā kā super. Ja tas liekas noderīgi, droši kopē uzvedni un izmanto ikdienā. Otrs šis te use case, ir piemērs, kas man arī liekas super iespaidīgs, ir, kā mēs varam palūgt, lai Copilot, Cowork uztaisa, pieņemsim, ļoti, es pat teiktu, profesionāli šīs te vizualizācijas. Protams, ja tu esi datu analītiķis, ja tu esi eksperts savā jomā, tu noteikti varētu izdomāt vēl daudz citus variantus, vai ja tu darbojies arī Power BI vidē, tu varētu tikt pie vēl daudz dažādām citām vizualizācijām, bet tādai ikdienas lietošanai es parādīšu šo te dashboardu, ko es biju izveidojis par Balvu novada pašvaldības budžetu. To es atradu online, te var redzēt pašu budžetu. Tāds izskatās šis te pamata fails, tam ir 4 dažādi pielikumi, un tas mans uzdevums, ko es biju uzticējis
Nu, Copilot Coworkam, tūlītās paskatīsimies, budžets, kur man ir, profesionāla budžeta vadības informācijas paneļa izveide. Jā, un tad, kad mēs uzdodam uzdevumu Copilot Coworkam, tad mums ir mazliet jākomunicē ar to citādāk, nekā mēs to darām ar, pieņemsim, šiem te vienkāršajiem aģentiem, jeb asistentiem, jeb čata logu. Mēs varam domāt par šo te gala rezultātu un vairāk fokusēties uz to, jo Copilot Cowork ir pēc būtības jau agentic AI tipa risinājums, kas nozīmē, ka tas pats mēģina saprast, kādi varētu būt šie te vajadzīgie soļi, lai nonāktu pie šī te gala rezultāta. Kā var redzēt, es te prasīju vienkārši uztaisi profesionāli un pēc labākajiem standartiem balstītu dashboardu šim budžetam atsevišķā tabā. Te var redzēt, ka tika izmantota prasme Excel, un te var redzēt, ka references fails, jeb tas input fails bija šis te budžets, un attiecīgi šāds tika izveidots šis te gala fails. Gala failu es varu attiecīgi saglabāt un arī tādējādi nonākt pie šī te dokumenta, vai es varu to atrast arī savā OneDrive. Un lūgums redzēt, nu, skatīties, kā tad izskatās šis te profesionālais dashboards. Es pārbaudīju šos te arī ciparus, lai saprastu, vai tur ieņēmumi, izdevumi un daudz citi elementi sakrīt. Es neatradu šīs te kļūdas. Jā, var redzēt, ka kaut kur, kaut kādās vietās varētu gribēt kaut ko vēl mazliet izskaistināt. Šeit, pieņemsim, pārklājās. Bet kopumā nu, tas tiešām ir atkal tapis ar vienkāršu nu, tā kā vaicājumu palīdzību. Un, pieņemsim, šeit arī pārklājās šie elementi. Jā, tur vajag mazliet viņās vēl pieslīpēt, bet ja kādam nāktos finansistam to taisīt no nulītes vai vēl jau vairāk cilvēkam bez izpratnes par to, kā šāda veida, nu, attiecīgi dashboardi top, tas noteikti aizņemtu nu, gana daudz laika. Tā kā šāds ir arī viens no Cowork lietojuma veidiem, ko mēs varam izmantot ikdienā. Un, attiecīgi, nākošais piemērs, kas varētu arī tev likties interesanti, ir paskatīties, kā Copilot ir spējīgs izmantot dažādas prasmes, jeb kā viņš pats izdomā, kāda veida prasmes tiktu nu, izmantotas, lai nu, nonāktu pie šī te rezultāta. Un te es parādīšu arī vienu tādu piemēru, ko es esmu realizējis, un atkal tie piemēri netiek rādīti nu, laivā, jo Copilot Coworkam līdzīgi kā tavam attiecīgi kolēģim, kuram tu varētu mēģināt uzticēt uzdevumu, viņam vajag nu, laiku. Tas var aizņemt 5 minūtes, tas var aizņemt 10, 20 minūtes, atkarībā no tā, kāda ir uzdevuma sarežģītība. Tas var nu, prasīt zināmu laiku, un tad, kad šis darbs ir realizēts, tu vienkārši atgriezies uz Cowork, paskaties zem šī taska, un darbiņš ir gatavs. Tu, protams, arī vari lūgt, lai Coworks tev padod ziņu, ka darbs ir attiecīgi realizēts. Un šeit uzdevums bija vienkāršs, nu, savā būtībā vienkāršs, bet īstenībā diezgan komplicēts. Es vienkārši kā piemēru paņēmu organizāciju Skrivenek, lai, nu, attiecīgi šīs te Copilot Cowork palīdz atrast idejas citām nometnēm, ko organizācija varētu rīkot, bet idejiski sākumā ir jāatrod kaut kādas 50 idejas, no tām vajag destilēt mazākās, saprast, kas vispār notiek attiecīgi nozarē un piedāvāt, kāds varētu būt šis te plāns nākošajam gadam. Un dažbrīd, kad Coworks saprot, ka viņam nu, kaut kas tā kā pietrūkst, tu vari redzēt, ka nu, atnāk šādi tā kā, nu, pieprasījumi, kas tev parādītos uz ekrāna, kur ir vajadzīgs šis te nu, informācijas ievad no tavas puses. Un tas var izpausties dažādās situācijās. Viens ir, ka tu atļauj sūtīt, kā jau es minēju, ēpastus, otrs ir, vai tu vēlies, pieņemsim, dizainu tādā stilā, citādākā stilā, bet to visu būs ļoti viegli tā kā saprast, jo ekrānā tev principā parādīsies, ko Coworks grib no tevis. Un te var redzēt, ka šeit tika izmantot šie te vairākie skili, nu, kas ļāva realizēt šo te outputu, un vispārējais attiecīgi fonā nu, ir noticies. Ir izveidots šis te ideju katalogs, kur
var redzēt, kāds ir šis te gala rezultāts, paskatāmies, kā tas izpaužās. Un atkal, no savas puses, es neesmu fiziski tā kā iesaistījies, lai, nu, tā kā vēl kaut ko tur pats kopētu, mainītu un tam līdzīgi. To visu ir izdarījis, principā, Copilot Coworks fonā. Te ir šie te daudzie dažādie sadalījumi. Kā var redzēt, fails ir noformatēts ļoti kvalitatīvi ar šīm te filtrēšanas opcijām. Mēs varam attiecīgi to nu, pamainīt, palabot. Te ir izveidots arī šis te executive, nu, tas pat nav executive summary, bet vienkārši ideja, kāda veida nometnes tika atlasīts. Un tā bija šī te use case pirmā daļa. Sagatavo man idejas, un tad attiecīgi mēģini viņas destilēt tālāk, izveidojot arī nu, šīs te nometņu programmu aprakstus. Skatāmies šos te aprakstus. Te tika nu, izvēlēt šīs te 15 dažādās nu, urbānās nometnes, kas tiek rīkotas pilsētvidē, un var redzēt, ka te ir pieminēts šis te formāts, kas ir šīs te mazās grupas, kurā vietā tas notiksies, un attiecīgi tepat ir piedāvāta šī te cenu amplitūda, un šī uzdevuma būtība bija izveidot šo te nu, apmācību programmu. Ja pieņemsim, mēs apskatot mācību programmu, saprastu, ka nu, tur ir nepieciešams pastrādāt pie satura uzlabošanas, nu, attiecīgi es varētu joprojām komunicēt ar Coworku, palūgt, lai šis konkrētais outputs tiek uzlabots balstoties uz manām jaunajām instrukcijām, vai, pieņemsim, uzģenerēts pilnībā jauns dokuments, nu, atstājot šo te versiju, nu, lai ir pie kā atgriezties. Manuprāt, tas noteikti ir nu, ievērības cienīgs piemērs. Skatoties uz pašu saturu, skatoties uz to, kā dokuments tiek formatēts, skaidrs, ja gribētos detalizētāk, to visu varētu mēģināt izgūt attiecīgi no šī te Coworka. Un pats gala rezultāts, kur atkal tika izmantota cita prasme, jeb cits iebūvētais aģents, un jā, Words, PowerPoint, Excels, Microsoft ekosistēmas ietvaros, viņš tiek definēts, un nu, pēc būtības tas skaitās kā tāds aģents, kuru jūs varat ne varbūt tās tiešā veidā izsaukt, bet ir šie aģentiskie risinājumi, kuros jūs varat veikt šīs aģentiskās darbības. Un te var redzēt, kāda ir tapusi šī te prezentācija, ir iedots šis te konteksts. Es varu, protams, saglabāt šo te prezentāciju nu, vajadzīgajā formātā. Es varu atrast šo te prezentāciju, kā jau es minēju, savā OneDrive, un te var redzēt šos te visus slaidus. Atkal, ja man prasa nu, tādu tiešām godīgu viedokli, vai tas ir iespaidīgi, es teiktu, viennozīmīgi tas ir iespaidīgi, ņemot vērā, ka šāda te tipa materiāli var tikt radīti arī, nezinu, valsts sektorā vai citos privātos uzņēmumos, ja organizācija plāno rīkot dažāda veida pasākums sabiedrībai, ja ir nepieciešams, nu, tā kā uzreiz izveidot pilnu spektru ar nu, kaut kāda cita veida dokumentiem. Te gan ir būtisks elements, bet to es parādīšu citā piemērā, ka šobrīd caur Copilot Cowork nav iespēja uzģenerēt ļoti labas bildes šeit, šādā te nu, tiešā veidā, bet pastāv iespēja attiecīgi izmantot vienu triku, kas ļauj uzlabot šo te prezentāciju ar realistiskām bildēm, kas, protams, ir arī veidots ar mākslīgo intelektu. Tāds ir šis te nākamais piemērs. Un vēl viens foršs piemērs, ko es esmu notestējis, ir nu, tā kā palūdzu Copilotam, Coworkam, lai viņš veic likuma projektu attiecīgi izmaiņu analīzi Eiropas Savienībā e-pakalpojumu tā kā kontekstā. Skatāmies likuma projekts, jā. Eiropas Savienības e-pakalpojumu pētniecību un Latvijas likuma projektu sagatavošanu. Un atkal paskatīsimies sākumā šo te uzdevumu, kas tika uzticēts. Nu, attiecīgi veids tirgus izpēti par to, kādi jauni e-pakalpojumi ir ieviesti Eiropas Savienībā pēdējo 6 mēnešu laikā. Pārbauda, vai Latvijā ir šāda pakalpojuma ekvivalents, apkopo datus atsevišķā Excel failā, tad no šiem pakalpojumiem atlas 3, kam varētu būt jēga arī Latvijas kontekstā un sagatavo likumprojekts balstoties uz labāko praksi un to, kā tie tiek sagatavoti Latvijā atsevišķos Word failos. Nu, tas ir tas, ko es biju attiecīgi palūdzis.
Un te var redzēt šo te domāšanas procesu. Mēs varam tā kā uzklikšķināt, paskatīties, kā tas viss notiekās. Un arī viens no iemesliem, kāpēc es bieži mēdzu attiecīgi izmantot mākslīgo intelektu tieši angļu valodā, jo, kā var redzēt, arī šajā gadījumā es rakstu latviski, bet fonā tas domāšanas process, jeb analīzes process ir, nu, joprojām notiek angļu valodā. Nu, un tad ir šis te garā ķēdīt, kā tas viss notiek. Es biju kaut kādā brīdī konstatējis, ka uzdevums nav līdz galam nu, izpildīts, jo tajā dienā es gana daudz mēģināju spīdzināt cowork un varēju jau just, ka nu, es tuvojos šim te limitam, cik tad daudz tokenus es varu notērēt cowork pasaulē. Un kā tas piemērs varētu būt šī te likumprojekta atspoguļošana par oficiālo elektronisko e-adresi. Un te var redzēt likumprojekta kā uzmetumu. Te ir šīs te atsauces uz pašiem dokumentiem. Un tas, ko attiecīgi piedāvāja Copilot Cowork, ir, ka mums vajadzētu, nu, attiecīgi, ka vajadzētu papildināt šo te, nu, likumu ar domu, ka šī te oficiālā e-adrese tiek piešķirta attiecīgi visiem, nu, automātiski, jebkurai fiziskai personai, kur sasniegusi 18 gadu vecumu. Un interesi pēc arī paskatījos, kā tas šobrīd ir likumā. Nu, un man radās sajūta, ka jā, vīriešiem no 18 plus ir obligāti, ņemot vērā arī šo te militāro nu, dienestu, jeb attiecīgi to, kas notiek reizi gadā vai divas reizes gadā, kad tiek veikts šīs te izlozes, kurš tad attiecīgi izies šo te obligāto militāro apmācību. Nu, un nu, ir tapis šāda te tipa likumprojekts, cik tas ir labs vai slikts, to tā kā jūs varat paši spriest. Bet atceramies, ka tas ir tikai un vienīgi piemērs, un ja es būtu iedevis lielāku kontekstu, vai, piemēram, ja es būtu persona, kas strādā organizācijā, kurai ir nepieciešams veidot vai nu iekšējos dokumentus, balstoties uz vecajiem, kaut kādiem vecajām politikām, balstoties uz šo te organizācijas pieredzi, tad, nu, tad attiecīgi šo te materiālu varētu uztapināt vēl skaistāk, vēl precīzāk, tostarp ievērojot organizācijas brandbook, nu, tā kā regulējumu, ievērot šo te vizuālo identitāti un tā tālāk. Manuprāt, tas ir tiešām labs piemērs, kā mēs, attiecīgi valsts pārvaldē vai citās organizācijās strādājušie, varētu efektivizēt šo te savu darbu, lai veidotu, nu, organizācijai tiešām svarīgu, nu, tā kā reglamentējošo bāzi un ne tikai. Tā kā tā. Un dodamies atkal pie nākamā piemēra. Es paprasīju, lai Copilot Cowork man uzģenerē maršrutu idejas kolēģiem, un tad, kad šīs te maršrutu idejas kolēģiem ir uzģenerētas, lai tas man padod ziņu Teams kanālā. Un iemesls, kāpēc es to darīju, lai pārbaudītu, kā attiecīgi Cowork ir spējīgs ne tikai realizēt šo te uzdevumu, bet es attiecīgi proaktīvi saņemu šo te informāciju jau citā vidē. Es parādīšu, kāds ir šis te rezultāts. Control find maršruti. Jā, pārgājienu maršrutu idejas kolēģiem. Un tas uzdevums, ko es biju uzticējis Coworkam, bija sagatavot nu, pārgājienu idejas 20-30 km, 40 km attālumā no Rīgas. Ir jābūt šis te apļveida maršruts un gribu uzsaukumu ziņu Teams. Un, lai man atsūta to tikai man, izmanto draudzīgu toni, checklist ar elementiem, ko jāpaņem, par ko jādomā katram individuāli un man kā organizatoram. Un te atkal ir šis te viss domu process. Kā var redzēt, tad šajā gadījumā tika izsaukta šī te prasme Deep Research, un te mēs arī redzam tādu jēdzienu kā plugins. Plugins savā būtībā var sastāvēt no konektoriem un skilliem, jeb prasmēm. Tas var sastāvēt tikai no konektoriem, tas var sastāvēt arī tikai no skilliem. Bet tā fundamentālā atšķirība ir, ka pluginus var pievienot tikai un vienīgi, nu, attiecīgi IT vai cilvēki, kuriem ir šī te, nu, pieejamības, nu, ja piekļuves tiesības, nu, veidot šos te pluginus. Savukārt skillus, ja tu lieto Cowork, tev ir tiesības veidot pašam šos te skillus. Nu, un atkal,
Te var redzēt šo te rezultātu. Vienā brīdī es biju pamanījis, ka ir izveidoti šie te maršruti, bet man kaut kā pēc pieredzes zinot, jo patīk ikdienā daudz staigāt, ka nu, ne visi no tiem ir apļveida maršruti. Un es liku pārliecināties, vai tiešām tie ir nu, apļveida maršruti. Un te atkal atceramies, ka kritiskā domāšana ir viena no tām komponentēm vai kompetencēm, kuru mums tiešām ir jāmēģina saglabāt. Šeit ir šis te apkopojums, bet es parādīšu, kā tas izskatās manā Teams vidē. Un Teams tas izskatās apmēram šādi. Es tajā brīdī, kad šis te uzdevums bija izpildījies, saņēmu šādu te paziņojumu no mana Copilot Coworks. Attiecīgi, te nu ir šis te apkopojums, te ir piedāvāts šie te dažādie maršruti, kas ir attiecīgi Baložos, kas ir attiecīgi Beberbeķu dabas parks. Un tālāk, atbilstoši uzdevumam, tika sagatavot arī šī te sagatave, nu, ko es varētu sūtīt kolēģiem. Un te atkal, pēc būtības, tu vari mierīgi coworkam pateikt, lai viņš pat nosūta šo te informāciju taviem kolēģiem, nu tie, kuri attiecīgi vai nu iepriekš ir piekrituši iet pārgājienā, ja būtu kaut kur saglabājies arī konteksts, jeb informācija, kas tad attiecīgi dodas pārgājienā, vai pieņemsim, te būtu atsevišķs fails, un tu zinātu, kur no cilvēkiem plāno doties pārgājienā. Un te tika sagatavot arī šī te checkliste ar elementiem, par kuriem tu varētu vai nu informēt, vai kaut kādā citā veidā nu, darīt zināmu kolēģiem. Tās komponentes, protams, ir diezgan detalizēts, es teiktu, ļoti tuvas tam, kas noteikti ir jāņem vērā cilvēkiem, kuri dodas pārgājienos. Ja vēl te tiktu pievienota tiešām GPX karte pēc savas būtības, tad būtu vēl labāk, bet atkal var eksperimentēt tālāk un saprast, cik tālu mēs varam likt coworkam veikt visas šīs te darbības. Tā kā labs piemērs tiem, kuri, pieņemsim, ikdienā nodarbojas ar pasākumu organizēšanu, kuri nu, tā kā, to dara ne tikai saviem kolēģiem, kuri patiesībā ar to nodarbojas arī profesionāli. Jo cits piemērs, kā es vēl eksperimentēju ar šo te konkrēto coworku, bija es palūdzu sagatavot 2 dienu tā kā aktivitāšu plānu, nedēļas nogalē kolēģiem un tam līdzīgi, bet, ja tu esi, pieņemsim, cilvēks, kurš darbojās nu, tā kā pasākumu organizēšanas nozarē, tev noteikti kaut kur fonā uz tava datora glabājās vesela čupa ar gan piegādātājiem, gan attiecīgi šīm te sagatavēm, jeb piedāvājumiem, ko tu esi sūtījis saviem klientiem, un tu varētu šo te informāciju, jeb visu pasākumu plānu, aprakstu un tā tālāk sagatavot, balstoties uz nu, jau reāliem piemēriem, ko tu esi darījis ikdienā, vai kas ir akceptēt, neakceptēt, tas nav būtiski, bet Coworks būtu spējīgs to realizēt. Parādīšu tad vēl dažus citus piemērus, lai tu saprastu, ko vēl tu vari izspiest no šī te coworka. Super. Nākamais piemērs ir, es parādīšu piemēru, kas bija varbūt tā savā ziņā balstīts uz mana paša vajadzību, un tas būs par šo te nojumes materiāla izvēli. Mēs paskatāmies, kā tas izskatās. Mans uzdevums vai mana sāpe bija tāda, ka man ir uztaisīta nojume, un es attiecīgi nevaru izdomāt, kāda veida segumu es vēlos tur veidot. Skaidrs, ka es jau pats zinu, ka tur lētākais ir attiecīgi šķēmbas izvietot un tam līdzīgi, bet es gribēju pārbaudīt, vai, pieņemsim, attiecīgi Coworks var palīdzēt nu, man tikt pie vairāk idejām, kā vēl to varētu realizēt. Un te var redzēt šo te mirkli, kad Coworks man uzdod jautājumus precizējušos, lai tas varētu labāk veikt šo te uzdevumu. Te var redzēt pašu uzvednes sākumu, tad man Coworks prasa, kāds ir teritorijas pielietojums, teras atpūtzona, kāda ir pašreizējā pamatne, un es esmu atbildējis uz šiem jautājumiem attiecīgi, ka tur ir dabīga zeme, ka tur ir smiltis, un tālāk notiek viss šis te darbs. Tas izdomāja, ka tas varētu izmaksāt tik un tik, bet mēs pie tā vēl atgriezīsimies, un attiecīgi izdomāja šīs te seguma alternatīvas un tam līdzīgi. Tālāk tas gala rezultāts, nu es palūdzu, lai man tas tiek attiecīgi izveidots tādā kā PowerPoint failā, jo es gribēju saprast, nu kas tad tur būs, kas nebūs.
Kad mēs paskatāmies uz šo te seguma vizualizāciju, jūs pamanīsiet vienu lietu. Tas, ko es iepriekš jau bildu, ka Coworks nav spējīgs nu, tādā tiešā veidā šobrīd nu, uztaisīt šīs te vizualizācijas, nu, tā kā balstoties uz šiem te reālajiem datiem. Nu, nevis reālajiem datiem, bet nu, bildēm, kas izskatās super realistisks. Un tas, ko es izdarīju, es paspēlēju divos dažādos veidos. Viens ir, ka Coworks man teica, iedod man bildes, un es attiecīgi šajā te prezentācijā tev ievietošu fotogrāfijas, lai šis te materiāls izskatās nu, atbilstoši tam, kā tev vajag. Un tie no jums, kas jau bija acīgāki, pamanīja, ka šīs te bildes tika ģenerētas ar Gemini, un es vienkārši augšuplādēju bildes. Coworks man teica, klausies, iedod man bildes konkrētiem nosaukumiem, lai es uzreiz varu ievietot konkrētajā failā. Bet es, protams, to nedarīju. Es ļāvu, lai mākslīgais intelekts attiecīgi pats veic šo te bilžu analīzi, klasificēšanu un saprot, kura bilde atbilst kuram konkrētajam materiālam. Vienkārši iemetu visas šīs te bildes. Un te var redzēt, ir šīs te Gemini logotips, kā attiecīgi šīs te bildes ir iedotas. Un tas ir viens no veidiem, kā es apgāju to, lai man nav jāpieslēdz kaut kāds API, kas man ļauj attiecīgi ģenerēt šīs te bildes atsevišķi, kas būtu attiecīgi par maksu. Bet ir vēl viena cita viltība, kā jūs varat tikt pie prezentācijas, nemaksājot, tā kā atsevišķi. Un tas izpaužās pavisam vienkārši. Jūs varat attiecīgi doties uz pašu PowerPoint vidi. Es tūlītās mēģināšu ātri atvērt PowerPoint vidi, lai parādītu, kā tas viss darbojas. Un tā viltība, kā jūs varat tikt pie šīm te bildēm, kas ir realistiskas un neiet un netērējot savu laiku, lai manuāli ģenerētu šīs te fotogrāfijas, ir aizdoties uz PowerPoint, jeb respektīvi atvērt šo te failu, ko jūs izveidojat caur PowerPoint. Un šobrīd, tajā beidzamajā versijā, ir iespēja jums kā lietotājiem definēt, kuru attiecīgi bilžu ģenerēšanas modeli jūs vēlaties izmantot, lai tiktu izveidot šīs te bildes. Šajā konkrētajā prezentācijā es teicu, izmanto GPT Image 2 attiecīgi modeli, es to iezīmēju, un tālāk es attiecīgi definēju, aizvieto man visas šīs te sākotnējās grafikas, un tie sākotnējie grafiki bija, nereālistiskas bildes, vienkārši tādas, kā lai saka, tādas, prastas bildes, kuras tehniski tu saproti, ka tur ir vai nu flīzes domāts, vai nu šķēmbas, bet, viņas neizskatījās ne pēc kā. Un beigās tu attiecīgi atverot šo te prezentāciju, vari palūgt, lai šīs te bildes izveidojas tā, kā tev vajag. Un to pašu jūs varat izmantot tajā brīdī, kad jūs taisat kaut kādas uzņēmuma prezentācijas, un jums ir nepieciešams, lai šīs te bildes veidojās realistiskāks. Un šīs te updates ir salīdzinoši nesens updates, kā jūs varat attiecīgi veidot bildes atbilstoši jūsu vajadzībām. Tā kā es domāju, atkal viens ļoti labs piemērs, kā mēs varam uzticēt mākslīgajam intelektam, ne tikai veikt darba vajadzības, bet arī izmantot to arī savām privātajām vajadzībām. Bet, ja pieņemsim, tas būtu jums darba vajadzībām, tad tie piemēri atkal varētu būt gana daudz un plaši. Jūs varētu atkal iedot bildes, pieņemsim, no savām telpām vai tam līdzīgi un palūgt, lai viņas tiek kaut kādā mērā vizualizētas. Ja jūs gribat uzreiz tur prezentāciju, ja jūs gribat, jūs varat arī uzticēt materiālu meklēšanas un piegādātāju apzināšanu. Un es parādīšu vēl pie šī te konkrētā piemēra, ko vēl tas bija spējīgs paveikt. Atradīsim tikai vēlreiz šo te uzdevumu, kā viņš tā kā bija. Tas bija nojume, skatāmies, nojume. Vēl viena interesanta lieta, ko es spēju izspiest no šī te konkrētā piemēra, bija tad, kad man tika piedāvāts, cik tas īsti maksās. Es gribēju saprast, labi, cik tad tas viss maksās, bet kā es varu attiecīgi, kur es varu, pieņemsim, nopirkt visas šīs te piedāvātās lietas vai materiālus.
Un te attiecīgi tika piedāvāti nu, varianti, tur priedes impregnētie terases dēļi, nosaukts jau cenas, man ar to nebija gana. Es gribēju saprast, ok, bet kādi tad ir iespējamie piegādātāji? Un šeit var redzēt, ka Copilot Coworks gāja tālāk, attiecīgi izveidoja šo te sarakstu ar šiem te potenciālajiem piegādātājiem, un tas ir arī vēl viens no iemesliem, kāpēc organizācijām būtu jādomā par šo te geo, jeb, un arī IO, jeb attiecīgi Generative Engine Optimization. Jo fonā es negāju, nevēru vaļā mājaslapas, neko neskatījos. Fonā atkal darbojas mākslīgais intelekts, un mākslīgais intelekts noteikti ņems šos te variantus, ar ko sazināties un tam līdzīgi, arī balstoties uz šiem te mākslīgā intelekta algoritmiem un nevelti. Pēdējā laikā šīs te geo, jeb AEO, attiecīgi elementi ir, vai ne elementi, bet jautājumi palikuši arvien nozīmīgāki, jo liela daļa, attiecīgi, produktu meklējumu un tam līdzīgi vairs nenotiek tikai pašā interneta vidē. Mēs kā cilvēki bieži vien jau meklējam šos te risinājumus, izmantojot dažādus mākslīgā intelekta risinājumus. Vai tas ir Gemini, vai tas ir tur OpenAI, ChatGPT, vai attiecīgi šajā gadījumā, kā tas ir Copilot, kurš fonā izmanto attiecīgi, ja tas attiecās tikai uz pašu Copilot pieprasījumiem, viņš izmanto pamatā Bing, tā kā rezultāts. Tā kā tā, te var redzēt, kas attiecīgi tika atrasts, un mēs varētu mierīgi Coworkam likt, lai viņš attiecīgi uzraksta šīs te e-pasta vēstules visiem šiem te iesaistītajiem, attiecīgi, lai precizētu konkrētas detaļas. Super, paskatāmies vēl dažus citus piemērus. Viens no tiem būs apmācību materiāla radīšana. Un apmācību materiāla radīšana bija divas lietas, ko es vēlējos noskaidrot. Vai tas ir spējīgs attiecīgi saformatēt failu, attiecīgi izveidot saturu no cita satura tipa un paralēli tajā visā procesā attiecīgi nodrošināt materiāla lokalizāciju vajadzīgajā valodā. Un tas bija attiecīgi jāatrod zem apmācības prezentācija ar skriptu B2G sektoram. Par pamatu es ņēmu šo te Microsoft Learn izkopētos 4.0.14 materiālus, un es palūdzu, lai attiecīgi šī te sistēma man uztaisa gatavu prezentāciju. Te mēs varam redzēt, ka atkal fonā tika izmantot vairāki skili un kāds tad attiecīgi bija šis te rezultāts. Es laikam biju iedevis arī fona prezentāciju, paskatīsimies vēlreiz tā materiāls, ko es tur biju vēl iedevis, vai es biju iedevis arī kaut kādu dizaina paraugu. Tā, es paskatīšos citu, tas nebija īstais. Control Find, mācību, jā. Nē, pārāk daudz klikšķinu, ne tur, kur vajag. Mācību, materiāls, jā. Apmācības prezentācija ar B2G skriptu. Kas bija vēl te pa materiālu iedots viņam? Ok, paskatāmies. Kas tur bija iedots vēl kā par referents failu. Jā, referents fails bija, es biju atradis no Tieslietu padomes vienkārši kaut kādu prezentāciju, un es laikam liku vairāk vai mazāk balstīties uz šo te tā kā dizainu. Un paskatīsimies, kā tad izskatās šis te rezultāts. Mācību, atveram atkal vaļā. Mēs varam arī pārsaukt šos te konkrētos uzdevumus. Mēs varam arī, protams, dzēst šos te uzdevumus. Un atveram vaļā. Mēs atceramies, ka tur bija šie te krāstoņi un skatāmies, kāds tad tika izveidots šis te apmācību materiāls. Zaļie toņi te noteikti ir redzami. Krāsa ir tādas neuzbāzīgas, un jā, tātad mākslīgā intelekta aģenti versus tradicionāli risinājumi, un materiāls sākotnēji bija angļu valodā. Diezgan haotiski sakopēts no tā brīža, kad es gatavojos pasniegt vienas citas mācības, un te var redzēt, kā viņš tika saformatēts. Es teiktu arī diezgan iespaidīgi, it īpaši tajās situācijās, kad laika limits ir gana ierobežots un jums kaut kur attiecīgi būtu jāsteidzās. Un vēl
pēdējie pāris attiecīgi piemēri, lai saprastu, kā vēl var izmantot cowork jūsu ikdienas darbību optimizēšanai. Es biju palūdzis arī uztaisīt bilingvālu dokumentu. Atkal, es kā piemēru biju paņēmis bilingvālu, tā, formatēšana, laikam viņš saucās, formatēšana. Ok, dokumentu profesionāla formatēšana un kārtošana. Es biju iedevis kā paraugu šo te aģentu darbībā skriptsnē. Tas ir cits piemērs. Es jums gribēju parādīt daudz komplicētāku piemēru. Formatēšana. Tā. Profesionāli nē, tas nebūs. Jā, bilingual document formatting English and Latvian. Tas, ko es biju palūdzis, balstoties atkal uz to pašu input dokumentu, ko mēs varam redzēt šeit, kas ir tāds, nu, vienkārši copy-paste materiāls. Te var redzēt arī kaut kur tabulas iziet ārpus rāmjiem, un lai man sagatavo, nu, labi saformatētu dokumentu. Te var redzēt arī krāsas kaut kādas, nu, tāds vienkārši ļoti plašs materiāls. Un tas gala rezultāts, manuprāt, ir ļoti iespaidīgs. Es būšu godīgs pats pret sevi. Es noteikti negribētu veltīt tam tik daudz laika, lai veidotu tabulas iekš tabulām, lai, nu, tiešām taisītu to tik detalizēti, kā attiecīgi šeit. Var redzēt, šeit vienā pusē ir angļu valoda, otrā pusē ir latviešu valoda. Te var attiecīgi redzēt, ka viss tas teksts, kas ir vienā pusē, arī sakrīt ar otru pusi. Mana pieredze, protams, ir, ka tajā brīdī, kad mēs darām no lielās valodas uz mazo valodu, joprojām ir ļoti daudz šo te nepilnību. Tiešām, it sevišķi, ja runa ir par prezentāciju materiāliem, ja runa ir par profesionālo terminoloģiju, tad tur ir nu, tādas milzu pūles pēc tam jāiegulda. Ja jūs nu, gribat, lai tas materiāls tiešām nu, atbilst nu, tam, par ko jūs tiešām vēlties runāt savā prezentācijā. Tā kā tas ir jāņem vērā kā tāds risks, bet atkal, ja tas ir lielās valodas vai no mazās valodas uz lielo valodu, tam rezultātam vajadzētu būt noteikti labākam. Nu, un tāds gatavs saformatēts materiāls arī tapa, izmantojot šo te cowork risinājumu. Un vēl pāris tādi forši piemēri, lai varētu parādīt, kā tas darbojas. Viens no tiem use case'iem, ko es minēju, ka jūs varat attiecīgi atsaukties uz šīm te vecajām sarunām vai tām, kas jums plānojās. Un viena no tādām prasmēm, ko es biju uztaisījis, ir šis te klientu sanāksmes kopsavilkums. Idejiski tajā klientu sanāksmes kopsavilkumā pēc šīs te nu, tikšanās es vēlos saņemt nu, tā kā apkopojumu, nosūtīt iesaistītiem cilvēkiem, par ko mēs runājām, kas ir uzņēmies kāda veida pienākumus, nu, lai mēs attiecīgi varētu virzīties tālāk. Nu, un tajā brīdī, kad es vēlos, lai šī te prasme tiek izmantota, viens no veidiem ir tā, ka es atkal slash un es šo te prasmi attiecīgi izsaucu. Otra opcija ir, protams, ka es ieplānoju šo te uzdevumu, nu, ka viņš darbojās tur fonā, reizi nedēļā, reizi dienā, nu, kā man tas ir vajadzīgs. Te var redzēt, ka ir šī te klientu sanāksmes kopsavilkuma prasme, un es parādīšu, ko es palūdzu šim te aģentam attiecīgi veikt. Mēs kaut kad bijām tikušies ar ģimeni atkal testa nolūkos, lai varētu parādīt tādus, nu, dzīvē pietuvinātus scenārijus. Mēs plānojam, ko mēs attiecīgi darīsim, nu, vasaras sezonā. Un es palūdzu, lai mana šī te prasme attiecīgi ieskatās kalendārā, lai viņi piekļūst šiem te ierakstiem un nu, apkopo, cik tālu mēs esam tikuši ar tiem konkrētajiem uzdevumiem. Un šeit arī, ja man ir, pieņemsim, vairākas šīs te sanāksmes pieejamas kalendārā, tad Copilot Cowork, viņš prasa manu uzmanību, viņš saka, kuru no šīm te sapulcēm es vēlos apkopot. Es attiecīgi paskatos, kas tad tur, nu, tā kā tika izrunāts, kas bija attiecīgi, kādi varētu būt šie te nākošie soļi. Un viena no šīm te klientu sanāksmes kopsavilkuma nu, tā kā instrukcijas uzdevumiem ir, ka jāsagatavo beigās ir šis te apkopojums un jānosūta attiecīgi šiem te iesaistītajiem cilvēkiem. Un atkal, fonā es nesaku, uz kuru ēpastu kam jāsūta.
To visu attiecīgi cowork spēja nolasīt no šī te konteksta, kas tam ir pieejams. Un šie te konkrēti cilvēki, kas ir iesaistīti, viņi ir nu, ārēji organizācijai. Un tas gala rezultāts, ko es saņemu, ir e-pastā sadaļā drafts. Var redzēt, ka es saņemu šo te melnrakstu, kurā var redzēt, ka mēs esam apsprieduši, nu, tā kā šajā 6. aprīlī mēs esam tikušies, un attiecīgi kādas ir bijušas šīs te tēmas, kādi ir bijuši šie te pieņemtie lēmumi, kādi ir attiecīgi šie te uzdevumi, par kuriem mēs esam vienojušies. Un to, ko man atliek pēc būtības izdarīt, ir pārlasīt šāda te veida sagatavotu ziņas, nu tā kā sagatavi, un veikt vajadzīgos labojumus un attiecīgi nosūtīt šiem te cilvēkiem. Kā var redzēt, uzreiz te parādās iesaistītie cilvēki, un šī e-pasta vēstule ir tikpat kā gatava nosūtīšanai. Šeit, ja nu jūs sākat ļoti aktīvi izmantot šo te cowork tipa aģentu, tad atcerieties, ka jūs varat panākt to, ka aģents sūta šo te informāciju uzreiz automātiski, un es parādīšu vēl vienu no beidzamajiem piemēriem, kas arī varētu būt ļoti noderīgs nu, zināšanu darbiniekiem, jeb tiem cilvēkiem līdzīgi kā es, kuri darbojās ikdienā ar nu, birojā, kuriem ir attiecīgi jāveic nu, daudz šādi te nu, kaut kāda administratīva uzdevuma, kur attiecīgi ir projektu vadība un vēl vesela čupa citu saistīto lietu. Te parādās šī te atsauce, ka send by Copilot Cowork, un tā ir viena no nu, tā kā responsible AI pieejām, kur attiecīgi nu, Microsoftam ir 6 tādas definētas, un te viņi nu, parāda to, nu, ka attiecīgi mākslīgais intelekts ir bijis tas, kurš ir ģenerējis šo te nu, konkrēto nu, vēstules nu, sagatavi. Ja man prasītu, ir ok, nav ok, es teiktu atkal, ļoti pa tēmai, jo tiešām mēs tur nepieņēmām nekādus lēmumus, bet tas ir smieklīgs gadījums varbūt tās šeit, bet iedomājieties, ka ja jums ir ikdienā gana daudz šo te tikšanos ar kolēģiem, un jūs vēlaties tiešām nu, uzpasēt to, par ko jūs esat vienojušies, un kādi ir šie te nākošie darbības soļi, tad cowork tieši šī te nu, attiecīgi tikšanos jeb sapulču apkopošana, uzdevumu nosūtīšana kolēģiem un tam līdzīgi varētu būt viens no veidiem, kā jūs nu, efektivizējat organizācijas darbību. Tā kā tas ir vēl viens tāds piemērs. Un vēl viena prasme, kas man attiecīgi bija definēta, ka es gatavoju šo te weekly status update. Un weekly status update uzdevums bija nu, it kā teorētiski sūtīt manam tiešajam vadītājam, un es biju definējis, ka mans tiešais vadītājs esmu es Artūrs Peha, šo te nedēļas kopsavilkumu. Es nedēļas kopsavilkumu, protams, arī varu veidot latviešu valodā vai jebkurā citā valodā, ko es vēlos, bet te var redzēt apmēram šo te rezultātu. Un tas, kas notiek, ir, ka fonā tiek paskatīts, kas ir bijis manā kalendārā, ar ko es esmu attiecīgi sarakstījies, un attiecīgi nu, tiek apkopots nu, viss tas svarīgākais, ko es tieši esmu paveicis, un tas tiek sagatavots manam tiešajam vadītājam, lai viņš zina, nu, kāds ir attiecīgi mans šis te konkrētais progress. Ja man fonā būtu, pieņemsim, piesaiste kaut kādam citam failam, kurā ir definēti šie te dažādie uzdevumi, nu, kurā attiecīgi ir jāatzīmēs vai tam līdzīgi, es noteikti varētu arī to iebarot kā fona kontekstu, lai nu, tas ir vairāk sasaistīts ar šo te nu, visu informāciju. Tā kā šis ir arī, manuprāt, ļoti labs use case, kā jūs varat efektivizēt nu, tieši atskaitīšanos, jo tā nu tas ir, ka nu, atskaitīšanās jebkurā gadījumā ir daļa no šī te darba procesa, jo forši ir darīt, bet nu, jebkurā gadījumā ir jāzina, kā mēs virzāmies uz šo te rezultātu sasniegšanu. Ja liekas noderīgi, droši attiecīgi izmanto, un kā man izskatās šis te weekly status update, nu, attiecīgi šī tā viena no prasmēm, ko jūs varat attiecīgi izveidot. Un tās instrukcijas man bija pieejamas attiecīgi arī tajā OneDrive failā,
kur varētu redzēt, kā tas izpaužās. Un te vajag tā kā padomāt par to savu kontekstu. Ja, pieņemsim, ir jāsūta vairākiem cilvēkiem, tad jūs varat arī attiecīgi šo te visu informāciju jau uzreiz definēt šajā te prasmē. Tas, ko es palūdzu savā prasmē, ka tiek destilēta informācija. Jo viens ir tāds liels apkopojums, ko jūs varētu arī gatavot pilnībā sev, bet cita lieta ir, ja jūs gribat, lai tas ir pielāgots jau jūsu tā kā tiešiem vadītājiem. Tur principā var uzreiz definēt, kam jūs viņu nosūtat, un tikai ātri pārskatīt pāri, vai šī informācija ir ok, nav ok, un sūtīt tālāk savam tiešajam vadītājiem. Un beidzamais piemērs, ko es šodien attiecīgi interesi pēc paskatījos, bija vai ir iespēja, pieņemsim, noskaidrot, kuras attiecīgi šīs te bankas, kāda veida šos te vērtētājus viņi izmanto, un vai no tā var destilēt jau veselas e-pasta sagatavis nosūtīšanai banku, nevis banku, bet nekustamā īpašuma vērtētājiem. Un šo piemēru man iedeva tā kā pazīstams cilvēks, un es gribēju saprast, vai ir iespējams realizēt šāda te tipa uzdevumu. Un kā var redzēt, ja jūs strādājat organizācijā, es atvēršu atkal savu e-pastu, lai parādītu, kā tas reāli izpaužās. E-pastā jūs redzat, ka gala rezultātā tika sagatavoti šie te vēstules pieprasījumi, tā kā informācija šiem te dažādajiem nekustamā īpašuma vērtētājiem. Un piemērs ir interesants no tāda aspekta, ka tieši valsts un pašvaldību sektorā bieži vien ir jāveic kaut kādā mērā šīs te cenu aptaujas. Un, ja jūs coworkā pieņemsim pateikt, ka jūs meklējat piegādātāju tam un tam konkrētajam pakalpojumam, tad jūs varētu pirmkārtām iedot vai jau nosacīti interesantu loku, vai attiecīgi jūs varētu palūgt, lai sākumā tiek veikta šī te izpēte, kuri attiecīgi ir šīs te nozars vai pakalpojuma labākie piegādātāji, tad attiecīgi jūs varētu bez paša iesaistes, atstājot šo te informāciju, ka tā kā tas viss ir nosūtīts ar Copilot Cowork, aizsūtīt jau potenciālajiem pakalpojumu nodrošinātājiem, lai saprastu, kurš tad attiecīgi no šiem te piegādātājiem varētu būt uzvarētājs šajā konkrētajā situācijā. Tā kā tiešām to use case, cik un kā var lietot pašu cowork, ir gana daudz, un tas, kas ir, par ko ir jādomā, ir vajadzētu, mans ierosinājums ir, kā saprast, vai man ir noderīgi, nav noderīgi un kā es to varētu izmantot. Jums vajadzētu vienkārši piesaist, padomāt, kur ir tie darbi, ko jūs ikdienā darat ļoti daudz. Mēs jau šodien šeit noskaidrojām, ka atbildēšana uz e-pastiem not a problem. Attiecīgi, tas viss ir iespējams. Jūs varat plānot savu nedēļu. Jūs varat patiesībā arī gatavot klientiem piedāvājumus, izmantojot šo te cowork aģentu, līdzīgi kā to var darīt ar Cloud Cowork risinājumu. Tad jums tikai būtu jāsagatavo šis te organizācijas konteksts, vai attiecīgi, ja jūs darbojaties nelielā komandā, tad jūs varat iebarot šo te bāzi. Vēl tāds piemērs, kam es pats esmu izgājis cauri, ir teorētiski ISO auditu plānošana. Ar to saprotot, ka Copilot Cowork ir piekļuva arī jūsu SharePoint informācijai. Jūs varat palūgt veikt analīzi tajā visā, kas ir noticis iepriekšējā gadā vai kad tas audits vien ir bijis, saprast, kāda veida šie te uzlabojumi tika definēti, kādi bija iesaistītie cilvēki un tam līdzīgi. Jūs varat definēt šajā te uzdevumā, lai tiek sagatavot ielūgumi visiem iesaistītiem cilvēkiem vai darba grupai, kuri attiecīgi ir aicināti, lai risinātu šo te uzdevumu. Tas ir vēl viens piemērs, kā es esmu mēģinājis. Vēl interesants piemērs ir, ka var pārveidot visus uzņēmuma materiālus atbilstoši jaunajai šeit vizuālai identitātei. Uz to arī ir spējīgs Copilot Cowork. Un tad citi tādi interesanti piemēri, par kuriem ir vērts padomāt, ir, ja jūs esat organizācija atbildīgs par iepirkumu gatavošanu, no vienas puses kā pircējs, bet varbūt tās arī jūs esat atbildīgs par to,
kurš gatavo tieši piedāvājums šiem te potenciāliem klientiem. Un arī tur Cowork noteikti var palīdzēt jums efektivizēt šo te darbu. Tā kā apsēdies vienkārši, padomā, kas ir tas, ko tu varētu mēģināt noeksperimentēt ar šo te Cowork ikdienā. Un, ja tev gadījumā ir kādi forši šie te piemēri, kurus tu jau esi izmēģinājis un kas tev reāli darbojas, droši dalies ar tiem, jo tie varētu būt pirmkārtām interesanti arī tiem citiem cilvēkiem, kur noskatīsies šo te video, un tas vienkārši palīdzēs mums vairot šo te sapratni, kā vēl mēs varam mākslīgo intelektu izmantot ikdienā, lai efektivizētu savu un arī citu, attiecīgi, nozares, ekspertu, speciālistu darbu ikdienā. Un kā vienmēr, ja tev liekas, ka šis video noderēja tev, tad pastāv arī varbūtība, ka noderēs arī kādam citam. Ieliec laiku un tiekamies citos video. Paldies tev!